Redzes ierobežojumi saruna podcastu sērijā Redzes laukā. Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji! Mēs esam podcastu ciklā Redzes laukā. Šis podcasts ir sociālās atbildības projekts, ko inicējas Roša Latvija. Un šajā podkastā mēs raugāmies uz lielo ideju par to, ka zinātne un inovācijas sniedz mums iespējas nonākt pie mūsdienīgiem risinājumiem veselības aprūpē. Taču Latvijas sabiedrībā bieži vien ir šīm pieejamībām ierobežojumi. Un mūsu pārraidē mēs raugāmies tieši uz redzes izaicinājumiem, redzes problēmām un to, kā mēs kā sabiedrība sadarbojoties savā starpā gan lēmumu pieņēmējiem, gan tiem, kas maksā par šīm lietām, ārstiem, pacientiem, lai mēs varētu nonākt pie labāka risinājuma. Šodien ir īpaša epizode. Esmu mazliet satraucies, jo viena lieta ir runāt ar ārstiem, cita lieta ir runāt ar politiķiem un lēmumu pieņēmējiem. Šodien mums studijā ir tautā mīlēti mākslinieki. Un mākslinieki pasauli redz īpaši jutīgāk. Un tāpēc mēs arī ārkārtīgi izbaudām viņu radītos mākslas darbus. Bet kā mākslinieki saredz pasauli, kāda ir redzes ierobežojumi un ko mēs varam ar mākslinieku acīm redzēt par mūsu Latvijas sabiedrību kopumā. Man ir milzīgs prieks un gods. Studijā mums ir Māra Ķimele, režisora, skatuves mākslas pedagoģe, performances mākslinieca un aktrise. Un varētu to biogrāfiju lasīt ārkārtīgi ilgi. Mēs paliksim pie šī Māra Ķimele. Labdien! 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 Un kino režisors Vāris Brasla. Labdien! Labdien! Mums sarunas tēmā par redzes grūtībām. Ar kādām varbūt sajūtām sastopās cilvēks, kad pirmo reizi saprot, ka ir redzes problēmas, un varbūt kas ir tās pirmās pretestības, ar ko mēs miedarbojamies arī Latvijas sabiedrībā. Varbūt, Māra, sāksim ar jums. Dzīve izmaiņas kardināli. Man nav tik traki, jo es redzu pat jūsu kolēģis, kas tur sēž tālumā. Es redzu, tā sakot, lauku. Es redzu skatuvi un redzu lielo kompozīciju, bet es neredzu detaļas. Tas nozīmē, ka es nevaru lasīt. Tas nozīmē, ka man ir grūti rakstīt nepieciešamos darbus un lasīt arī datorā, bet datorā ir vienkāršāk, jo tur es varu palielināt burtus, bet grāmatas, un es esmu grāmatnieks, un vārds noteikti tieši tāpat, mēs esam grāmatu cilvēki, mēs esam uzauguši, kā es vienmēr smejos, ar grāmatām, virs grāmatām, zem grāmatām. Man no bērnības vienmēr bijušas grāmatas, līdz grīdai milzīgi plaukti, jo mans vecstāvs Julijs Lācis arī bija grāmatnieks un žurnālists un rakstnieks un dramaturgs. Un tādēļ grāmatas, kuras tagad no manas dzīves ir aizgājušas, tas ir arī psiholoģiski traumējoši ļoti. Un, protams, tāda brīvība, kur dod mašīna, un tagad braukšana ir ierobežota, apgrūtināta vai neiespējama, tumšā laikā pilnīgi neiespējama. Un tas nozīmē, ka tu paliec ieslodzīts kaut kādā savā vienā teritorijā. Un, droši vien, ka tur ir arī kāds labums, jo tu pievērsies vairāk savai iekšējai pasaulē. Bet, tā kā es neesmu no tiem cilvēkiem, kur dzīvo pagātnē vai atmiņās vai kaut kādā tādā neaktīvā zonā, tad tas ir apgrūtinoši. Zināmā mērā varētu teikt, ka tiek nozagta gan intelektuālās bagātināšanās brīvība, vai ne? Un otrām kārtām šī kustība un brīvība pašam pār savu dzīvi. Jo tas, ka tu nevari momentāli iekāpt mašīnā un aizbraukt uz jūru, vai uz mežu, vai uz laukiem, tas ir nopietni. Vari, kā jūsu es domāju, tur tāds zināmā mērā paradoks, vai ne, arī kino skati, redzējums un kas ir tā pirmā sastapšanās ar to pieredzi? Pirmā sastapšanās bija
stipri zaļš puišels es biju, un mēs ar tēti aizgājām uz kino. Un tas bija kaut kāda krievu filma par kaut kādu tur varoni, kas tur kara laika. Un tētis man saka, redz, ka tas aktieris, kas bija tur un tur. Un es nevaru saskatīt to visu tā. Un tad tētis man aizved pie doktora, un tad konstatēja, ka man ir mīnus mazliet, ja, tā tālumā nevarēja redzēt. Tā sākās man bēdība, tad es ar brīlēm esmu saudzis tāpat kā ar degunu, teiksim. Un tad man bija tā, jo sportoju skolā, un visu ko puikas dara. Un tad sportojot, teiksim, basketu spēlē, tad mēs lika tādu gumiju apkārt te, lai nekrit tās brīles, jā. Un tad puikas, kas izdarīja kaut ko sliktu kādam, tad viņš paņēma tā pavilkt nos un palaid. No tā visādi. Tā man sākās iepazīšanās ar tuvredzību. Bet tas netraucē faktiski nemaz, jo brīles, ja brīles bija, tad bija viss kārtībā. Tā, bet tagad bija tā, tas ir stingri, pirms kādiem gadiem 25, 30. Es biju Kanādā un tur gribēju jaunas brīles tur. Un man bija no Rakstnieku savienības doktora recepti kādas, ka brīles vajag, un es savu recepti viņam devu tam. Viņš bija itālis pēc tautības. Un viņa vajag pašām visu pārbaudīt, viņš pārbauda. Un tad, kad viņš ir izrakstījis, brīles jau tiek gatavots, un tā viņš saka, kad būsiet mājās, tad savam doktorim, lai pārbaudi jums glaukomu. Nu, es paklausīgs cilvēks būdams atpakaļ Rīgā un aizgāju vēlreiz pie doktora un jā, ir draudzene. Un tas jau pirms gadiem 30 apmēram tā. Un tad pamazām tas mans līdz tam svešais vārds, es iepazinu viņu labāk. Un dabīgi ar sliktu redzi manā profesijā strādāt, faktiski nevar. Bet tas nebija traucējoši, tas bija tikai, tas netika tā bilde kaut kur toņos un tā, bet dzīvot varēja, braukt ar auto varēja un visu ko. Bet pirms gadiem 2 jau es eju pie viens profesors ļoti labs un viņi man tur dur aci iekšā un visu ko dara, bet tur nekā nevar darīt. Tā ķibeli ir iekšā tur dziļi. Un tagad, kā jau minēja man jaukā kolēģi, lasīt nevar. Labas bildes, jo fotografijas tikai pēc atmiņas, kad radīs šo bildi, es tur sēdēja tas kungs. Ar auto braukt nevar, makšķerēt nevar. Kas vēl būtu tāds ēst var un dzīvot var, bet jebkurā gadījumā man profesija man ir slēgta. Tas ir viss tas draņķīgākais, jo kad prasīs savam vecam kolēģim, operatoram Mikam Zirvulim, Mika, ko tu sapņo? Tad viņš saka, vienu un to pašu sapni, kas stāv aiz kameras un kaut ko knipsēja. Tā kā maz prieka, bet dzīvi esam, ēst varam, iedzert varam, parunāt ar jaukiem cilvēkiem varam, tā kā tik traki jau nav. Par to prieka pusi, man liekas tāds būtisks elements, kur to, neskatoties uz visiem, protams, ierobežojumiem, šajā podkāstā tā viena no tām tēmām, par ko mēs runājam, kā, piemēram, konkrētai diagnozei, makulas deģenerācijai, ja valsts apmaksā tās injekcijas, tad varētu nenonākt pie tiem redzes zudumiem un varētu paspēt izārstēt. Bet jautājums ir, ja ir kas cits un tā redze zūd, kur jūs redzat, kā sabiedrība mēs varētu kaut ko darīt, varbūt savādāk, lai neliektu tos priekus, ko varētu dabūt. Piemēram, es zinu ka citur ārvalstīs ir krietni izplatīts neredzīgo studentu vidū, ka viņiem ir tehnoloģijas, kas lasa tekstu priekšā audiāli, un students var iet un studēt kopā ar citiem. Mums Latvijā tas visu uz tādu personīgo plecu rēķina. Kur jūs redzat, kā mēs kā sabiedrība varētu kaut kur varbūt palīdzēt
uzvesties labāk, būvēt savādāk, būt varbūt citādi, lai justos komfortabli tie, kuriem redz zūd? Man mamīte stāstīja, viņas tēvs, mans vectēvs, tāds ritīgs latviešu vīrs, liels, būtīgs un tā. Un jau kaut kur ap 70, 60, 70 viņi stāsta, ka vectēvs avīzēs vien tālāk un nevar. Un mamma saka, tēti, es tev brīlis nopirkšu. Mēģi, ko tur nav muļķības. Es redzu tur pie sienas, kā muša zelankājās. Jā, tā ir, jā, bet šitā nav. Šeit jau arī ir tas moments, kad to man profesori, tā teikt, godīgi teica, viņi teica, šai slimībai zāļu nav. Viņu nevar apturēt. Tas ir, viņu nevar izārstēt. Viņu labākā gadījumā var uz laiku piebremzēt. Tā, bet ja tu zini, ar ko tev jārēķinās, tad arī es daļēji tam gatavs, bet līdz galam jau nē. Par sabiedrību tā, ka, ko tas cilvēks, kad, teiksim, es, pieņemsim, paliks sliktāk, un es iešu un uzskriešu virsū, es atvainošos, ko nodomās otrs cilvēks. Ja? Tad tas ir sadzēries vai dumšs vai nelēt. Katram skaidro, es to neredzu. Jo sevišķi jau bērni, kad saka, ko tu tas kaut... Es neredzu. Kā tas ir, ko neredzēt, jā? Kā lūdzu? Acis ir un neredz. Acis ir un neredz, brīlis vēl ir, jā. Līdz ar to pašam ar to sākt sadzīvot nav viegli, lai neteikt vēl kādu citu smagāku vārdu. Un prasīt no otra, lai viņš kaut ceturto daļu to varētu iziest, tas ir ļoti grūti. Bet tagad jau, un tomēr ir jau, teiksim, man mājās, kur es dzīvoju, es tur saku, neredzu tur tādu krēslā, tādas kā pakāpienu, un pēc pāris dienām, kas tur apsaimnieko to lietu, uzlīmē dzeltenas spīdīgs lentes. Paldies viņam. Man tas ir ļoti daudz. Paldies, Māra. Tā privātā dzīvē, es domāju, tur neko nevar palīdzēt, tas dabīgi. Es vispār domāju, vai tādi cilvēki gados, kuriem ir kādas problēmas ar savu ķermeni, tur ir tāds jautājums, vai šie cilvēki vēl ir noderīgi. Patiesībā jautājums ir par to, vai mēs vēl esam noderīgi. Un ja mēs neesam noderīgi, ja mēs neko nevaram iedot, ja mums nav nekā, ar ko mēs varētu dalīties, kaut vai padomi, ja, jo pieredze ir ļoti liela. Un arī profesionālās zināšanas ir liels, bet ar gadiem zūd tāda jauda un arī ieinteresētība mazinās. Bet, ja mana kolēģiem ir noruna, ka ja viņi jūt, ka es nevaru būt noderīgi studentiem, viņi man to teiks. Bet tagad sakarā ar tādām redzes problēmām rodas cita lieta. Es apzinos, ka es varētu kaut ko izanalizēt, pateikt, iedot padomu, bet tad droši vien kā arī Latvijā vajadzētu tāpat kā ir citās Eiropas valstīs, ka profesoriem ir asistents. Ja, teiksim, būtu asistents raksta darbos, tad vismaz manā gadījumā tādēļ, ka es redzu pietiekoši labi tādā metrāžā, ja, bet man ir grūtības ar rakstīšanu un tādām lietām, tad, ja būtu asistents, tad droši vien, ka es varētu vēl pastrādāt kādu laiku.
Bet, paliek jau muzika arī. Un pagaidām man vēl ir iespēja arī skatīties. Es varu redzēt, man gan nestrādā televizors, bet ne problēma, teiksim, tur viņu tur salabot vai es tur nevaru atrast, kam tad tur zvanīt un ko tur. Tādas lietas, ja? Jo pa telefonu zvanīties un teikt, kur lampiņa, vienā rokā telefons, otrā rokā spiest lampiņas, kuras tad tur tagad jāpārspēj citādāk, vienkārši nav iespējams. Bet es vienkārši neskatos, nekāda problēma nav. Dators man ir kaut ko. Bet, piemēram, es neuzzināju, ja, nav tā ieraduma. Cilvēki normāli ieslēdz televizoru, visu uzzina, bet man, kaut gan es šorīt klausījos Radio Klasika, bet es nezināju to ziņu, ko tu man tikko pateici. Ja? Ļoti skumja ziņa. Un, jā, skats, ka paiet garām daudz kas. Vari? Tas ir, manuprāt, ļoti sarežģīts jautājums. Pat ja teiksim, kāds no mums būtu prezidents, kāds dekrēts, lai uzlabotu šo situāciju. Jo pilnīgi cilvēcīgi ir, kad mazais Jānīts, kas stāv blakus, onkoli reku lido putns, kur, normāla cilvēciska izjūta tāda. Un bet tas, ka tur zāles ir dārgas un nerunājot par kaut kādām acu operācijām, tas ir diezgan augsts viss tas līmenis, bet es domāju, naudas ziņā arī. Bet ir lietas, kas, manuprāt, tiek darītas, un ir lietas, kas netiek darītas. Piemēram, tagad, tā kā es nevaru lasīt, es dabīgi arī datorā nekā. Paldies Dievam, man sieva viņa orientējās tajā datorā un redz to. Un bez viņas es būtu priks un neredzīgs, jo tajā datorā kaut kā pienāk ziņa, es to izlasīt nevaru. Arī ar lupu, diemžēl. Un tad tagad ir veseli virkne, es pat nezinu, visādi sadzīves tie maksājumi, kas ir. Tas viss iet caur to datoru. Respektīvi, ja es tagad būtu viens, ja, Tas viss paliek neiespējami. Man vajag blakus cilvēku, teikt, tur ir tā desa, nevis tur ir galda malna, ja. Ir, teiksim, biblioteka, kas ir, vajadzīgo biblioteka, kur tos cilvēkus es ļoti augsti cienu, jo nav tur viegli tas viss, un viņiem nav to līdzekļu, lai izdarīt tik daudz, cik viņi gribētu. Bet es pārtieku no tādas lasīšanas. To nevar saukt par lasīšanu, tā ir klausīt. Un tomēr... Grāmatas, jā? Jā, grāmatas, jā. Un tur arī nav tā, ka tu laukt izlasi, teiksim, tur Māris Ķimeris kopotie raksti, kas momentā ņem un las, jā. Tur jau tā, bet tas ir liels palīgs. Radio ir ļoti liels palīgs. Es tagad klausos lielākoties tieši radio, un caur to man tā informācija. Un radio ir pats par sevi ļoti pozitīvs, jo viņš jau izraisa fantāziju, viņam nav gatavas bildes. Ja. Tā jau nevar teikt, ka mēs esam iemest kaktā un saka, mirst nost. Bet droši vien, ka ir kaut kādas lietas, kas man biedē, es tagad izklausīšos kā vecs iepūsts celms, bet man biedē tāda lieta kā mākslīgais intelekts, jo ir tāds kanāls televīzijā Epic Drama, kur rāda ne tik vecas un tomēr vecās filmas. Pareizāk, ka tematiski ir vēsturiski vairāk, un man interesē skatīties, redzēt to kaut arī pa miglu. Bet tur līdz tam tur rādīja filmas visas oriģināla valodā. Tas, teiksim, nevisai ir labi, jo ne visas valodas pārzina, teiksim, pietiek ar 12 zinu. Un tagad mākslīgais intelekts tulko
Jā, drausmīgi. Tas ir Tas vājprāts. ir traģiski, es arī esmu. Tas ir vājprāts, jā. Un ja, Balkanās valsts šausmīgi. es saprotu, ka tie ir pirmie soļi tai virzienā. Iespējams, ka pēc 50, 20, 100 gadiem būs, kad tā teikt, ierunās intelekts māru, ierunās jūs un man. Bet patreiz tas ir, un ja šis intelekts ir man kā palīgs, slikti redzošam, viņš nav palīgs, viņš ir to darbu, kas ir tajā ekrānā, viņš bojā. Jo man bija tāda prakse, es rādīju, biju Ķīni savu vienu novēlu man lidojumam nelabvēlīgu laiku, vājdzirdīgie, kā tas bija, vājdzirdīgo auditorijai. Un tajā laikā, kā var gāja seans, es runājos ar vienu sievieti, kas dzimusi ģimenē, kur ir vājredzīgie, vājdzirdīgie kopā. Bet viņi ir vesels cilvēks. Un tad viņi strādā par pasniedzēju gan vieniem, gan otriem. Un interesanta lieta, viņa teica, ka garīgi vairāk ir attīstīti vājredzīgie nekā vājdzirdīgie. Un tas kā tā? Bet, piemēram, viņi saka, es tevi mīlu. Var pateikt miljonus variantu, vai ne? Tā mums ir. Miljonus variantos. Bet tajā bildē būs tikai tie daži vārdi. Es tevi mīlu. Tādas nianses, kas es nekad nebūtu agrāk par tādām lietām aizdomājies, ja nebūtu pats saskāries ar to. Ja mēs paskatāmies uz to pusi, ko jūs jau arī minējāt, šis te dārdzības elements. Viennozīmīgi tajā brīdī, kad pašam jādomā, kā kaut kur nokļūt, jāorganizē cits transports, tuviniekam jābūt klāt, asistenta nav, droši vien kaut kādas lietas, kur jāpilda kaut kādas atskaites 5 reizes ilgāk nekā tas prasīt kolēģim, tas nozog no laika, kad varētu radīt vērtību un radīt sabiedrībai un tam līdzīgi. Par to dārdzības elementu, ko bieži vien arī, mans tētis tā saka, viņam arī redzes problēmas, viņš saka, to norakst uz vecuma radītām grūtībām. Ja? Gan tas, ka tev ir kaut kādas problēmas, gan arī tas, ka tev vienkārši ekstrēmi dārgāk paliek dzīvot ar katru gadu, jo jāpērk zāles klāt un citas lietas. Kā tas aspekts par tām slēptajām izmaksām ikdienai, kurā ir redzes problēmas, kā jūs ar to sastopaties un vai vispār cilvēki apzinās tos viļņus, kas rodās līdzās klāt, ka tev tas izmaksā vairāk un tam līdzīgi. Kurš par šo man ir savādāk, jo es vēl strādāju, līdz ar to man ir pensija un alga. Un es tieku galā pagaidām ar to, kas man nepieciešams. Bet tie cilvēki, un braucot arī uz tām pašām slavenajām špricēm, acī... Par ko slavenām? Špricēm acī. Tad, esot vienā istabā ar citām dāmām, kuras daži labi atbraukas no laukiem, un saka, ka tagad ir 209 eiro, ka viņi to nevar atļauties, jo viņai pensija ir 200 eiro. Un tas ir drausmīgi. Un tas ir pa īstam drausmīgi. Jo pensijas vecākajiem cilvēkiem, kur ir savu mūžu pavadījuši jau tā briesmīgos padomijas apstākļos, tas ir ļoti nežēlīgi no mūsu iekārtas. Jo tad, kad tikko brīvvalsts sākās un faktiski iznīcināja visu šo vecāko paudzi ar tām pensijām, kuras nav pat iespējams pieminēt, jo tā ir tāda atklāta ciniska attieksme, un viņa nav daudz ko mainījusies.
Un ir vesels slānis pensionāru, nu vismaz, es nezinu, 1/3 daļa, kur pensijas ir tik niecīgas, ka viņi nevar atļauties ārstēties. Un es jau nebūšu tā, kas varēs pateikt to padomu, kā tad, lai labo šo situāciju. Es domāju, ka viņi nemitīgi arī tiek it kā labot vienmēr pie minimālās pensijas, ik pa brīdim tur kaut ko pieliek klāt, bet es domāju, ka tā algu atšķirība, kāda ir, teiksim, kaut kādam tur slikti strādājošam milzīgam uzņēmumam, ļoti slikti strādājošam vadītājam ir, ja, cik tur viņam tur 50 000 mēnesī, jeb cik tur, ja, mēnesī. Es domāju, tas tik vienkārši, es tā cilvēka vietā vienkārši automātā pārskaitītu, sameklētu tur kādus 100 pensionārus Latvijā, kuriem pensija ir 200 eiro, un pārskaitītu viņam šo naudu. Jeb, teiksim, skolas, mazās skolas, kuras slēdz ciet, jo dabīgi, ka tas ir ekonomiski neizdevīgi. Protams, ka tas ir ekonomiski neizdevīgi. Neviens jau nav stulbs, mēs visu to saprotam. Mūsu valsts joprojām kaut kā netiek galā ar to naudas plūsmas regulēšanu, jo nauda tomēr ir Latvijā. Bet šī regulēšana, viņa ir tā kaut kā savēlusies kaut kādā dīvainā kamolā, tad nekas cits neatliek, kā pašiem darīt. Ja. Mums, piemēram, ir fondi, daži, cik kādi 3 fondi, kur palīdz mākslē. Un tas ir vienkārši brīnišķīgi. Tas ir tā kā Tetereva fonds, ja. Tas ir vienkārši brīnišķīgi, un no tā rodas labi mākslas darbi. Latvijā ir tik izcili mākslinieki visās nozarēs. Ar to var pelnīt, kā pierāda tagad, teiksim, filmas Straumi. Ja? Ar mūsu mākslu var pelnīt, ar mūsu zinātniekiem var pelnīt. Un kaut kā tā domāšana līdz ar to jāmaina pamatos, jo nevajag, manuprāt, kaut kā tā domāšana ir tādā īstā intervalī. Un es nekritizēju, jo es arī nemācētu, bet atrisināt, ja, jo kurā pirkstā ko sāp, visur vajag, visur tiem vajag, visiem vajag naudu. Bet kaut kā pavisam no citas puses paskatīties uz Latviju, uz latviešiem, es vispār domāju, ka latvieši ir izcili tauta, ja mums ir kaut kādā īpašā savienojumā emocionālā spēja, emocionāli reaģēt uz pasauli un prātspējas. Man negribas teikt šo nosaukumu, kāds ir izplatīts starp intelektuālo sabiedrību vidējais latvietis, ja, jo tāda nav, bet vidējais latvietis ir ļoti gudrs latvietis. Un ļoti talantīgs latvietis, vidējais latvietis ir ļoti gudrs un ļoti talantīgs latvietis. Un mums tā līdz ir tautas, kurām trakākas emocijas, ja, un mēs skatāmies, kā viņi māki just, un kā viņi māki, tur, nezinu, mīlēt, vai ko tur ir atkal baigie gudrinieki, intelektuāļi, tur attiecīgas tautas, kurām tur visi tur izcili zinātnieki un ģēniji. Bet mums ir līdzsvars diezgan liels, dīvaini, bet tā tas ir. Latvietim ir līdzsvarā, abas puslodes strādā diezgan lielā līdzsvarā. Es domāju, ka mums ir tāds potenciāls, ja tikai tīri valstiskā mērogā mainīt to domāšanu. Nav tā, ka tā ekonomika atkarīga tikko, cik mums būs kāpinājums, cik mēs naudu vairāk nopelnīsim vai dabūsim par katru cenu. Par katru cenu nopelnītā nauda, viņa ir neauglīga, viņai nav perspektīvas, viņa ir īsam laikam. Un katra valdība, kur ir, tad viņai jāpierāda, ka šajos savos 2 nometiem 4 gados, ja, es esmu to skaitlīšu palielinājis. Ne tur tā lieta. Vari, kā ir ar šo saimnieciskuma būtību un izmaksām, kas rodās cilvēkam, un kā valsts varētu, kā Māra saka, varbūt skatīties ne uz to īstermiņa saimnieciskumu un ieraudzīt to pamatbūtību, kas vajadzīga? Jūs domājat tādā... Ekonomikā. Kā?
kaut kāda tāda vilšanās sajūta ir ilgus gadus pēc tam visu to pacēlu. Ja es teiktu, ka es esmu badā, tad tas būtu ļoti grēkots pret Dievu. Bet es, teiksim, man acu operāciju taisīt to, ja man nebūtu kaut kādas tur atlaides, ja kaut kādas vēl tur, ko es nezinu īsti, tad to es nevarētu sekt. Bet, vai tas ir piemērs, nezinu. Epizode bija Gaļas slimnīcā aptiekā. Man priekšā stāvēja, es negribu sev par šausmīgu tādu cilvēku mīli attēlot, bet priekšā stāvēja ļoti, ļoti veca māmuļa un deva to recepti. Un tā aptiekniece teica, ka šīs zāles ir vislabākās, bet tās visdārgākās. Tad viņa to maciņu taisīja vaļā, un viņai tās neiznāca. Un es tajā mirklī biju kaut kāda, un es tur pieliku to naudiņu klāt, lai viņai iznākt. Tā tad ir situācijas cilvēkiem, kad tas lats vai tas eiro var uzlabot. Nevar glābt, bet var uzlabot. Un tad, kad ir tādā situācijā cilvēks, tad tas kaut kas ir, tad jāceļ trauksme. Jo, ja dakteris pasaka, jums, tā teikt, var tikai labākā gadījumā apturēt un neizārstēt šo slimību, ko lai dara, sveiki gauji, bet ja var, tad vajadzētu, un tad jau tāds cilvēks, kas man neko personīgi nav ļaunu nodarījis, bet, teiksim, Air Baltica priekšnieks, ja, kad, cik jums ir augsts, cik bija? Ap tiem 30, 40, cik? Liekas, arī bija tūkstošiem. 40,000 mēnesī. Vairāk bija. Bet nav svarīgi, 40,000 nav maz mēnesī. Un tā viņš, un kā notērēt var, kā tu domā? Es esmu apmierināts, viņš teica, man gribējās mest ar kaut, es negribu izteikties, ne pret to cilvēku, bet pret parādību. Tad, kad sēž tie kungi savākt pie kā sauc žurnālisti, kas vada trešdienās sēdēšanu? Pie Dombura. Pie Dombura, jā. Kurš tas bija viens no tiem cilvēkiem, kas ir kaut kādā valdē? Man liekas, ka viņš bija ostas valdē. Un viņam uzdeva jautājumu, tas ir pirms vairākiem gadiem. Jums bija trešdien sēde, reiz mēnesī sēde tiem valdes locekļiem. Ko jūs tur lēmāt? Tad bija baigā pauze. Viņš sāk atcerēties, kur viņš ir sēdējis, ko viņš ir. Un te ir tas stulbums. Tas, ka, teiksim... Bet viņš kontrolē toties, saprot? Viņš toties kontrolē. Jā. Viņš kontrolē ostu, un tāpēc viņam daudz kontrolieris. Skulds dēls Kristaps, viņš bija mākslinieks vienā filmā, kur mēs strādājam, un kavēja viņš darbu. Un tēvs zvan, kas ir vecais, kur atbildi ir, es kontrolēju situāciju. Guļ. Tā. Ir tādas lietas, ko kliedzošas, bet es saku, mēs jau būtu netaisnīgi, mēs sāk raudāt, ka mēs esam badā vai bez ūdens. Noslēdzot mūsu sarunu, ir tāda itāļu režisora Paolo Sorrentino filma Diženais skaistums. Un tajā filmā atklāšanas epizode ir, kur galvenais tēls, kurš ir krietni gados, un viņš svin savu dzimšanas dienu uz vienu no privātmāju jumtiem, tādā milzīgā ballītē, kur visi dejo apkārt, un visi ir tādi seniori, kas dejo gluži kā pusauģi tādā lielā ballē. Un kas bija interesanti, ka es gāju ar radiniekiem, kas ir gados, un viņi skatījās, un viņi teica, tā nav īsta dzīve. Bet tad es biju uz to pašu filmu ar ārzemnieku paziņām, un viņi teica, jā, tā mums tā Itālijā ir. Tad, kad mēs svinam 75, 8, mēs dejojam uz jumta disenē, diskotēkā. Ģerbjamies tajās pašās drēbēs, kā ģerbjās jauni cilvēki un tam līdzīgi. Un te parādījās tāds stereotips, ja, ka pie mums, ja tu esi vecāks, tad tev uzreiz ir jāizskatās savādāk,
nav jāiet tik ātri, ir nedrīkst diskotēkā būt, bet jāklausās kaut kas cits un tam līdzīgi. Mans jautājums ir, mēs no tā viena, varbūt tas arī ir radīts stereotips tajā konkrētajā kinofilmā, bet kā jūs saredzat, mēs virzamies tajā kustībā, ka tas cilvēks, kurš ir gados, netiek tik ļoti stereotipizēts un nostumts kaut kur malā, bet ka mēs ieaugam iekšā tas viens gals otrā galā un satuvinamies tādā veidā, un tas stereotips mazinās. Un vai jūs jūtat, ka mēs ejam tajā virzienā? Es domāju, ka jā. Es arī domāju, ka jā, bet ļoti tā smalki, teiksim. Lēnām. Un, protams, šī iešana šai virzienā, par ko jūs stāstat, jā, tur ir arī tās galējības, jā, ka, teiksim, es būtu nācis šurp pa godu tam, kas būšu kameras priekšā, es būtu, teiksim, nokrāsojis tumšu nakslēm. Ir kaut kāds galējības, bet man liekas, ka jā, notiek, ka nav tik krass vairs, tu vecais sēd malā, jā. Tik traki nav, jā. Tas ir ļoti būtiski vispār, jo. Vismaz tas ir atkarīgs, man liekas, vidu, kurā ir, jo pirms pusotru gadu vēl Valmierā strādāja teātrī, un jaunie aktieri, viņi zināja, ka sēdēja stūrī, tur pīpēja tādas kāpnes, un no rīta viņi nāk augšā, uz darbu nāk uzmēģēt, un zināja, kad es dzirdu soļus un redzu, ka nāk sieviete, teiksim, jā, bet kas tāda ir, nezinu. Un nāc un teica, labrīt, Vāri. Es esmu Vāri, jā. Esmu ļoti pateicīgi, kad uztver to, ne kā pašsaprotam, bet kā, kaut kā uztver. Kā normāli, jā, viņš neredz, un caur. Tā kā. Man arī tā, ka ejot pa ielu, teiksim, ja ir cilvēks 10 metrā tālumā, es viņu neatpazīstu. Un tas tur varbūt man sveicina, un es nezinu, kurš man sveicina. Un ir ļoti liela neērtības sajūta, jo iznāk, ka tu tā kā ignorē otru cilvēku, bet es viņu neredzu, es viņu neatpazīstu. Tas ir ļoti nepatīkami. Tur Uldim Dumbim arī dievs, kas nav ar acīm, maigi sakoties. Un mums ir līdzīgi šīs gleznas. Un tad tur mums ir pilnīgi vienādi jušana. Tad, kad aiziet uz koncertu vai uz izrādi, vai uz izstādi, ja, kad tur ko tu redzi, to tu redzi, un ko tu neredzi, to neredzi. Bet visdraņķīgākā sajūta ir, ka tu esi lielā ļaužu pulkā, kur tu zini, ka tu vismaz pusi no viņiem pazīsti. Teiksim, tagad ir Kristaps, ja, tagad jaunos ļoti maz pazīst, bet principā pusi noteikti es pazīstu. Un kad, kas tas ir, kas tur tā māja to galvu, un tā ir riebīgs, labāk neiet. Tā, bet tur nevar ne valsts, ne prezidents, ne Tur toties ar palīdzēt Vizma. Vizma, jā. Vizma saka, tas ir tas, un tas ir tas, un tas ir brīnišķīgi. Tev ir ļoti laimējies ar Vizmu. Nē, tas laimējies ir pamaz teikt. Jo mēs te bijām uzaicināti uz koncertu Pilī un nāca pa vienam turiem iepriekšēja prezidentu visu. Tā man visu, tā, komiski. Būtu viss tā kā nav, tad varētu uztaisīt brīnišķīgu komēdiju. Komēdiju, tas to jāuztais. Vismaz scenārijs jums jāuzraksta. Jā, liels paldies šodien par sarunu. Es domāju, milzīga pateicība arī par tās, teiksim, noslēdzošajām frāzēm par to, ka šo varētu kādu labu komēdiju uztaisīt. Protams, ka mācīties mēs varam no šīs sarunas, es domāju, mēs visi, tā kā Varis saka, nevar jau prezidents izdot dekrētu par kaut kādām lietām, bet, piemēram, kā sakot, labdien, pasaka arī savu vārdu un kas es esmu, vai ne? Tā jau arī ir tādas ikdienas daļa. Milzīgs paldies! Mūsu kopējais secinājums par Latviju kā tādu un sabiedrību, manuprāt, daudz jauku un derīgu atziņu. Protams, tas lielais jautājums, kas fonā, kā moderni mēdz teikt, kā zilonis istabā, ir par šīm te skaudrajām
diskriminācijas lietām starp tiem cilvēkiem, kuriem rocība ir, un tiem cilvēkiem, kuriem rocība šajos jautājumos nav. Un, protams, arī šajā podkāstā mēs aktualizējam, lai tā valsts vairāk pieslēdzās tajās vietās, kur patiešām zinātne, inovācijas un jaunas zāles palīdz novērst redzes problēmas, un cilvēks var justies pilnvērtīgi sabiedrībā. Un ir lietas, kur, kā jau šodien mūsu mākslinieki minēja, nav jārēķina tas tā ātrā nauda, bet jāskatās uz sabiedrību, morālu, ētiku un mūsu savstarpējo attieksmi kopumā. Vāris Brasla, Māra Ķimela, sirsnīgs paldies jums šodien par sarunu. Paldies jums! Ņemiet par labu! Sajūtu laboratorija kopā ar Invalīdu un viņa draugu apvienības Apērons valdes priekšsēdētāju Ivaru Balodi. Katrā podkāsta Redzes laukā epizodē mēs taisām sociālo eksperimentu, kad izējam ārpus ierastās studijas vides. Un šodien mēs esam atnākuši uz Invalīdu un viņu draugu organizāciju Apērons. Labdien! Ivars tās vadītājs, sveiciens. Un šodien mēs izmēģināsim un sajūtīsim to, ko nozīmē būt vājredzīgam, neredzīgam cilvēkam ar ierobežojumiem. Ivar, mēs esam Apēronā. Kur mēs šobrīd esam? Mēs esam pašā galvenajā ejā un droši vien, ka dosimies uz zāli, lai tiešām paeksperimentētu. Jo man liekas, ka mēs Apēronā pēdējos 10 gadus esam ļoti daudz runājuši par to, nevis tieši konkrēti, ko vajadzētu, bet kāpēc vajadzētu. Un man liekas, ka tas atbildot uz jautājumu, kāpēc mēs arī atrodam tos risinājumus, kas būtu labāki. Un šajā gadījumā tev būs ļoti konkrētas iespējas izbaudīt to, kāpēc vajag kaut kādus uzlabojumus vai kāpēc vajag veidot tā, lai tā pieejamība, piekļūstamība būtu ikvienam cilvēkam un kā cilvēks ar redzes traucējumiem vai neredzīgs cilvēks patiesībā jūtās. Vai esi gatavs? Es esmu absolūti gatavs šim spēles elementam un simulācijai, jā. Sākam! Tā, tad sākam ar šo, ka pirmām kārtām droši vien, ka mēģināsim iejusties. Un šo metodu mēs arī izmantojam savās lekcijās un savos uzstāšanās reizēs, tur, kur cilvēkiem ir jāizstāst par to, kāda jūtās cilvēks ar kādu veidu invaliditāti. Un šajā gadījumā tev ir jāuzliek šī maska un nosimulēsim tā, ka tu neredzi vispār neko. Labi, daram to. Tā, viņi ir kā gumija. Jā. Ļoti labi, un es viņu uzlieku tā, ka man nekur nekas nenāk iekšā. Nespīd. Tā, cik man rokas pirksti ir redzami? Necik. Okay, vispār 5, bet nu labi. Bet vienmēr sakot, es tev iedošu 3 priekšmetus, un tev jāmēģina saprast, kas tas tāds ir, jo patiesībā sakot, arī pārtikas produktus cilvēkiem, neredzīgiem cilvēkiem ir ļoti grūti nopirkt. Ir ļoti grūti dzīvot sabiedrībā, ja tu neredzi vispār neko. Un šajā gadījumā tie 3 produkti būs ļoti vienkārši. Tev priekšā ir 3 pudeles. Un tev ir jāspēj saprast, kura tad īsti pudele ir kura. Es tev pateikšu priekšā, ka tev ir kola, Fanta un Spraits. Tāda šeit tu vari ņemt, šeit visas viņas 3 ir. Labi. Mēģini saprast, kas ar ko atšķirās un vai tu spēj to atšķirt. Jo neredzīgam cilvēkam ikdienā ļoti daudz lietas jāatšķir un patiesībā sakot, ir kompānijas, kas domā par to, kā atšķirās viens vai otrs produkts, un ir kompānijas, kuras, diemžēl, nedomā. Nu, šī ir tā, es domāju, kas domā droši vien, vai ne? Jo Katra pudele savādāk. Spraits ir ar pumpiņām, pareizi? Es nezinu. Man tā šķiet, pēc atmiņas. Šito es teiktu, ka tā ir Fanta. Nu, es tā domāju, es nezinu. Bet ir skaidrs, ka tie tāda grubulīša, un viņi ir tā sapīta, tā pudele, tāda, kā kāds būtu sagriezis. Un tā pirmā savukārt ir tādas līnijas. Es gan neesmu iepriekš domājis tādās kategorijās, vai ne? Bet tad es teiktu, ka šitā varētu būt kola. Bet Spraitu es atceros kā ar pumpām. Tā man liekas. Un ņem nost un skaties, vai pareizi ir. Labi. Jā, un šajā gadījumā tu esi precīzi uzminējis un cik vienkārši ir uzminēt. Un droši vien, ka ir kompānijas, kas domā, lai pēc iespējas vairāk cilvēki arī ar redzes vai redzes traucējumiem neredzīgi cilvēki izmanto to viņu preci. Un tad jau ieslēp dizainā lietas, kuras tev var palīdzēt viņas atšķirt kaut kādā veidā. Lietas vēlreiz, turpinām. Labi, turpinām. Tad mēģinām nākošo produktu grupu. Bet piena paku no kefīra pakas es neatšķirtu. Jā. Cik apbrīnojami precīzi mums ir tieši kefīra un piena paka. Jā, un šeit ir 2 pakas, un tad pamēģini atšķirt, vai šeit tā kaut kāda ir. Viņas tukšas ir, tā kā tu nevar izliet neko. Labi. Mēs esam izlējuši, jau var saskāvot kaut kā, bet...
Un patiesībā sakot, kefīrs un piens, man liekas, ka ir vēl noderīgāki produkti, kuri tev ikdienā būtu vairāk vajadzīgi. Vai ne? Kā dzērāt, kā saldināts. Šie ir mūsu paši Latvijas produkti. Nu, man nav nekā, nav vispār ne mazākās nojausmas, kas varētu ļaut nolasīt, kurš, ja vien es nezinu, iepriekš kādus slepenus paņēmienus. Slepeni, šeit tiešām nav nekā to ņemt nost arī apsēju un redzi, kad tiešām ir kefīrs un piens, bet ja mēs nekādā veidā šo tetrapaku neatzīmējam, nezinu, grubulīti vai iegriezumiņu vai korķu savādāk, tad atkal tev ir ļoti grūti norientēties. Un patiesībā sakot, mans kolēģis, kurš iepērkās, kurš ir pilnībā neredzīgs, viņš saka, ka vienīgais veids, kā viņš var atšķirt, ir pēc garšas. Nu jā, tikai tad, kad tu jau esi ticis klāt. Kad tu gribi nopiet, tu pagaršo un tikai tādā veidā, un tas tev, un šādi līdzīgi veidā produkti veidot, tad ļoti ierobežo tavas lietas un rada ļoti daudz lietas, kas ir nepatīkamas dzīvē, ar kurām tu saskaries, un tieši tāpēc mēs iestājāmies par to, lai vide būtu saprotama, lai intuitīvi būtu saprotams. Es zinu, ka tāda arī kartes tiek taisītas, banku kartes tiek taisītas tādas, kur mazas gropītes, ko tu var atšķirt, tā ir debetkarte vai kredītkarte, ir produkti, kuri ir atšķirīgi savādāk kaut kādā veidā un tā. Un ir arī, protams, ka tādi īsti veidi, kur mēģina radīt kaut ko invalīdiem. Es pēdiņā šo vārdu lietoju, jo ir tā labā griba un ir labo cilvēku sindroms, ka man kaut kas tiem invalīdam ir jāuztais, jāizveido, piemēram, muzejos vai vēl kādās tādās foršā svarīgā vietā. Un tad tiek veidot dažādi izstrādājumi, lai cilvēkam ar redzes traucējumiem, neredzīgam cilvēkam dzīvi padarītu vienkāršāk. Tā ir acis ciet, nākošais uzdevums. Reizēm ir tā, ka ir kaut kādas lietas, kuras mēs tā kā labi domādami arī mēģinām neredzīgam cilvēkam iedot, bet ja viņam nav tādas iepriekšējas pieredzes redzēt kaut ko tādu, ko tev iedod vai kas tev ir jātausta, tev nav ne mazākās nojausmas, kas tas tāds ir. Nezinu, šajā gadījumā es tev arī iedošu vienu rīku, mēģinu varbūt, ka saprast sākumā, kas tas tāds ir. Es tev došu dažas norādes, ja tu neatminēsi uzreiz. Es varu viņu paņemt, jā? Droši ņem un mēģini saprast. Vispār diezgan plaši izmantojams rīks. Man tā liekas. Ātrā asociācija man tas ir, ka tas ir ar ko makaronus kraunīt no virziens it kā no vienas puses pareizi, tev nelielu norādošu, tas ir virtuves piedarums. Bet tas nav ar makaroniem saistīts. Aha. Labi. Kaut ko ņemot vērā tos robiņus, kaut ko satvert, kaut ko... Iespējams, jā. Laba doma. Nekad nesaka priekšā. Valdemār, lūdzu, nesaki. Bet ideja vispār tāda laba varētu būt. Es nezinu, ko varētu to sviestu paņemt un ko ar viņu varētu darīt. Nezinu. Jā, un te ir tā lieta, ka šajā gadījumā es tā pieļauju domu, ka tu varbūt neesi saskāries ar šādu virtuves piedarumu. Tas tiešām reāls virtuves piedarums. Un tu iedomāties nevar, kaut arī viņš ir aptaustāms, kā tā mēdz sacīt, tas ir 3D modelis. Viss, kas ir aptaustāms, ir 3D. Bet, ja tev nav tādas pieredzes, es tev nevaru izstāstīt, un tu viņu visu redzi. Viņš nav ļoti sarežģīts, ļoti vienkāršs rīks. Bet es nesaprotu. Bet tu nesaproti. Un reizēm ir tā, ka mēs arī cilvēkiem ar invaliditāti vai cilvēkiem ar redzes traucējumiem kaut ko iedodam, labu gribot, bet ja viņam nav iepriekšējās pieredzes, ir jābūt stāstījumam, ir jābūt cilvēciskai attieksmei. Pamini vēlreiz, varbūt uzminēs. Virtuves piedarums. Blakus nažiem, dakšiņām un tam līdzīgiem instrumentiem stāv. Dārzeņiem, izotājiem blakus arī stāv un tādām lietām. Tev ir tāda kaut kāda nojausma vai tā virzība? Zobi kaut kādi? Zobi, jā, kaut kāda rīvēšanai vai mizošanai vai kaut kas tāds. Labi, es tev nemocīšu. Ņem nost tāds apsēju. Viņš ir šāds, un tu pēkšņi saproti to, ka arī redzot, tu nezini, kas tas tāds īsti ir, vai ne? Jā, es tas zinu, jā. Un sviestu nāzi tas nav, bet tas ir zivju uz viņu tīrāmais. Viņš stāv virtuvē pie visiem kā tiet lietām, un ja tu esi ar to darbojies, tu zini to, un tas tieši tā arī ir neredzīgam cilvēkam. Tad pirms tu kaut ko dod, tev ir jāizstāsta, jāievada cilvēku, tu nevari vienkārši nolikt. Tā kā iepriekšējā meitenes portretu, un gan jau sapratīs kaut ko, vai noliekam kaut ko vēl, gan jau sapratīs. Nē, tas tomēr tie redzes traucējumi tevi tik ļoti ierobežo, ka tev bieži vien ir ļoti grūti norientēties kaut kādā veidā. Un tāpēc arī par tiem risinājumiem jābūt ir ļoti
ļoti ieturētiem un pareizi jāuzrunā, un arī tev jāmāk nosaukt vārdā tā, lai tas cilvēks, kurš nekad neko nav redzējis, lai viņam būtu sapratne. Nevis, ka tas ir tāds gaišās saulītes, dzeltenās saulītes veidolā vai zilās jūras atspīdumā kaut kas, jo tas cilvēkam neko neizsaka, bet tas ir ļoti konkrētā veidā kaut kā. Tev jāmāk par to runāt arī. Tā ir diezgan liela lieta, kas ir jāpaturprātā. Tā mācēšana īstenībā runāt ne tikai kaut kādu īsu fragmentu iemetot no lietām, vai ne? Jo paši jau visu sapratīs. Bet tā arī ir tā liela atziņa kā kopumā par šo tēmu. Runāt, ka nevis kaut kā izvērsti, bet saistībā ar visu, ar jēgu, ar dzīvi kopā un ikdienu, vai ne? Jā, tā tukša moldēšana droši vien, ka šeit nedara, bet tev ļoti konkrēti jāsaka un konkrēti jāmin vārdā un tā tas ir. Jā. Cik mums daudz atziņu no viena zīvtība? Jā, bet katrā gadījumā tas tāds labs piemērs ir, jo arī daudz cilvēku šo nezina, bet ļoti vienkārši virtuves piedarums, ko Somijā katrā virtuvē tāds ir, vai ne? Latvijā mums varbūt nav tik populārs, bet tā tas ir, jā. Tā ir laba lieta. Lūk, kaut ko vēl kādu eksperimentu esi gatavs? Jā, protams. Tā ir acis cieta, atkal mēģināsim kaut ko vēl iedot. Jā, tulītās, te man viss kaut kas ir. Te ir visādas simulējošas brilles, te arī šāds ir kaut kas, to nedosim, tas būs pārāk viegli. Jā, šis ir kā teikt arī labs, bet kā piemērs nepārāk labs, paņemsim šo. Liekas, ka tas ir interesants. Intriga ir liela. Intriga liela, jā, bet arī neteikšu priekšā, kas uz kura pusi vispār tas ir velkams vai darāms, vai vīdāms, vai skatāms. Bet varbūt, ka tev izdodās saprast, kas tas tāds ir. Aha! Šito tas ir makets. Jā. Un makets, tas ir Latvijas Nacionālajai bibliotekai. Īpašās tās formas dēļ. Jā. Es tev ļoti labi redzes atmiņa ir, un tu esi redzējis to, un tev viegli iedomāties. Un velkot ar pirkstiņiem, tu uzreiz saproti to. Bet, protams, ja es nebūtu nekad dzīvē redzējis. Tu būtu dzirdējis, ka ir Latvijas Nacionālā biblioteka, stikla kalns vai tas kalns atgādina droši vien, ka nē. Nekādā veidā. Drīzāk šitā ir kaut kāda slepošanas trase vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, slepošanas trase tas ir pirmoreiz dzirdu, bet tāds varētu būt, jā. Ok, super. Lūk, tā kā atkal, tas, ja ir cilvēkam šī redzes atmiņa, tad, protams, ka tev ļoti vienkārši to atpazīt ir jārekrutē tās rieviņas, un te kaut kas ir, un te ir tie sniegi ķeramie, un te ir pat gropīt augšāk, kaut kas tāds interesants un tā kā. Lūk, tā kā no vienas puses, jā, paldies, un tiešām tā redzes atmiņa reizēm palīdz, un ja tu kaut ko esi redzējis, tad atsaukt atmiņā ir vienkārši, ja tu nekad neesi redzējis, tad tas ir neiespējami, un tā ir tā lieta, kas atkal ir ļoti jādomā par to. Redzes, patiesībā sakot, tā neredzība ir ļoti, ļoti, ļoti liela invaliditāte, jo it kā tu vari paiet, tu paskriet, tu vari parunāt, tu vari padomāt, bet tā neredzība tomēr tev uzliek tik ļoti lielu slogu. Tie cilvēki, kas redz, tie cilvēki, kas neredzot, ir paveikuši kaut ko, tie ir apbrīnas vērti, un es vienmēr esmu lepns par saviem kolēģiem, kas ir ieguvuši izglītību, strādā, kur ir gatavi iesaistīties kaut kur un nebaidās no tā, ka dzīve reizēm var būt skarba arī. Bet tas neredzīgums arī ir spektrs, vai ne? Un droši vien ir dažādi sabiedrības attieksme pret tiem, kas ir pilnīgi neredzīgi, un tie, kuri ir ar redzes atlikumu vai ierobežojumiem dažādiem. Kāda tur mums ir šī situācija? Sarežģīti, jo atkal bieži vien arī mums prasa, kā tiem neredzīgiem, vai tur visu vajag vai tā. Mēs vienmēr sakam, ka ir vairedzīgi un ir neredzīgi. Tās ir divas pilnīgi dažādas cilvēku kategorijas, un neredzīgi izmanto citus paņēmienus vai veidus, kā norientēties sabiedrībā, un vairedzīgi cilvēki izmanto citus. Vairedzīgs redz kaut kādus apjomus, viņš var norientēties kaut kur, viņš redz kontrastus kaut kur, tāpēc jābūt kontrastainam kaut kam, piemēram, pie krustojumiem. Savukārt neredzīgam cilvēkam, viņam ir jābūt ir skaņas signāliem kaut kādiem, piemēram, pie luksusforiem, vai tev tā skaņas informācijai jābūt vairāk, vai tev jābūt iespējai noklausīties kaut kādu informāciju. Un vairedzīgs cilvēks varbūt, ka viņš palielinājumā redz kaut ko, viņam ir vajadzīgs šis kontrasts datorā, piemēram, bet viņš var izmantot tās pašas lietas, ko citi cilvēki tikai nedaudz pielāgo. Podcastu sērija Redzes laukā veidota sadarbībā ar Roche Latviju.